Par erudītākās augstskolas titulu Rēzeknē cīnījās komandas no Rēzeknes augstskolas, Baltijas starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāles, Valsts robežsardzes koledžas, Daugavpils universitātes, kā arī no Latvijas universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas studenti. Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki rādīja prezentāciju, kuras tēma bija students pērļu zvejnieks. Daugavpils universitātes komanda uzskata, ka ir vairākas pērles, kas mums palīdz pilnveidoties - mīlestība, zināšanas un citas. Ekonomika ir sociāla zinātne, kas pēta, kā ar ierobežotiem resursiem apmierināt neierobežotas vajadzības. Bla, 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 bla. Vai jūs visu sapratāt, jūs iespēja pasēt ierakstīt? Jums ir jautājums. Jā, lūdzu. Jūs gribat teikt, ka ekonomika ir bla, 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 bla. Jā, tieši tā. Dalībniekiem āķīgus jautājumus jau 4. gadu sagatavo vairāku televīzijā rīkoto erudīcijas spēļu dalībnieks Ēriks Začs. Kurš no nosauktajiem priekšmetiem arī ir senlaiku zelta monēta? A. Pistole, B. Revolveris, C. Karavīne, D. Granāta. Es izmantoju savas zināšanas, cenšos, lai būtu par dažādām tēmām, lai viņi būtu interesanti, lai bildes būtu interesantas, un grūtākais varbūt ir izdomāt nepareizās atbildes. Konkursa mērķis bija pulcināt kopā Latvijas augstskolas studējošos un noskaidrot attapīgākos, gudrākos un veiksmīgākos. Studenti atzīst, ka šādi pasākumi saliedē komandu. Tas sapazīstina studentus no citām augstskolām, lielākas iepazīšanās iespējas, arī pārbauda studentu zināšanas. Erudītākā šoreiz izrādījās Latvijas universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles komanda, kas varēs doties ceļojumā ar pasākuma galvenā sponsora Tallink atbalstu.